Tukuma, Valmieras un Jēkabpils reģionālās partijas strādās kopā ar premjeras pārstāvēto partiju. Saeimas vēlēšanās reģionālo partiju biedri kandidēs no Vienotības saraksta. Turpina Madara Līcīte. Vienotība ar reģionālajām partijām par kopīgu sadarbību runāja kopš pērnā gada vasaras. Vairākas jaunveidojumās partijas līdz šim mēģinājuši arī pie sevis pārvilināt nevienu mēri, kurš savā reģionā bauda plašu atbalstu. Taču reģionālo partiju izvēle kritus par labu vienotībai. Vienotība turpina veidoties uz vienošanos pamatu. Ar savu pirmo politisko runu Vienotības domē uzstājās premjera Laimļota Straujumu, nosaucot vienošanās panākšanu reģionālajām partijām par vēsturisku. Vienotība nedrīkst būt Vecrīgas vai Rīgas partija. Mums ir svarīga iela Jēkabpilī, mums valstī ir nozīmīga Vidzemes augstskola, Tukuma lidosta. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir svarīgi, kā saglabāta kuldīgas vecpilsēta, kā arī satiksme no Suntažiem uz Taurupi. Mums ir svarīgi, kas notiek Latgalē. Vienošanās paredz viedokļu saskaņošanai un labāko rīcību politikas risinājumu izstrādāšanai izveidot reģionālās attīstības padomi, kuras kompetencē būs kopīgas nostājas formulēšana un reģionālās attīstības jautājumi. Šī būs līdzvērtīga partneru sadarbība, kurā nav ne jaunāko, ne vecāko brāļu, kurā būs apvienota vienotības pieredze valdībā, Saeimā, kurā būs apvienota vienotības pieredze Eiropā ar Latvijas spēcīgāko novadu partiju nenovērtējamo reģionālās politikas pieredzi. Reģionālo partiju līderi neslēpj, ka tikai strādājot kopā ar lielu politisko spēku ir iespējams panākt pārmaiņas. Mēs sēdēsim pie galda, nevis pie bļodas, bet pie galda, kur tiks risināti nopietni jautājumi par mūsu Latvijas tālāko nākotni attīstību. Arī vienotība ir veidojusies no 3 dažādām partijām. Es domāju, nevienam nav noslēpums, ka tas nebija process, kurā sanāca, apkampās, sabučojās un noslēdz līgumu. Ja šīs 3 partijas ir spējušas veikt šo pirmo lielo soli un saprast, ka Latvijai kas ir vajadzīgs, es domāju, nākošais tiešām ir šis solis, ir šie līgumi ar reģionālajām partijām. Nebūs vienkārši, un ambīcijas ir katram, un vēlēšanas ar mums ik pa 2 gadiem dažādu veidu, vai ne? Bet tiešām nesaiet tais mazajās lietās kaut kādos savstarpējos strīdos un ambīcijās, bet tieši iet kopā, un tad mēs noteikti padarīsim vairāk. Jo tagad zināms, ka Ineses Boķis Saeimas vēlēšanās no kopējās saraksta startēs Vidzemes vēlēšana apgabalā ar 2. numuru, tāpat vēlēšanās varētu startēt arī Ogres mērs Edvīns Bārkevičs. Jaunajiem sadarbības partneriem šodien tika pasniegta rupmaizes klaipa, kas nevienam vienotības biedram lika jokot, ka sadarbības sākusies ar kukuļiem. Līgumu bija iecerēts parakstīt arī ar Tautas partiju, taču tās pārstāvji izvirzījuši papildus prasības. Tādēļ vismaz pagaidām vienošanās nav panākta. Madara Līcīte, Eriks Kraiņevs, Latvijas televīzija. 2 vecāku ķildes Reizeknē šajā nedēļas nogalē par bārļiem padarījušas 2